Par materiālu. Materiāls var būt sēklas, minerāli mēsli, auga aizsardzības līdzekļi. Viss, ko agregātu mēs varam izstrādāt ārā. Tagad īsumā. Šeit mums ir iekšā jau palicis atmiņā iepriekšējām reizēm. Kreisajā pusē materiāli, labajā pusē mēs jau varam redzēt, kas tas ir. Nosaukums, grupa, mērķa normas, minimālā, maksimālā norma. Tagad kā mēs varam pašu savu jaunu izveidot. Ņemam jauns. Materiāla nosaukums. Piemēru, liksim MPK 16. Kategorija. Kas tie tādi ir? Tie mums ir granulētie minerāli mēsli. Tips izvēlamies no visa saraksta, ka tas ir mēslojums. Vienības, tie būs kilogrami uz hektāra. Materiāla blīvums. Materiāla blīvumu mēs parasti varam atrast uz iepakojumu. Mērķa norma, ja mēs strādājam manuālā režīmā, bez mainīgajām kartēm, tad tā būs tā kā norma 1, ko mēs kaisīsim. Un ir iespēja pievienot otru kaisīšanas normu. Tādā veidā mēs braucot pa lauku kaisot ļoti ātri varam pārslēgt, vai mēs ēsim 200 vai 250 kg. Plus vēl varam manuāli pamainīt pa mazākiem solīšiem izsaist daudzumu. Piemēram, pa 10 kg uz vienu spiedienu plusiņam mums norma palielināsies pa 10 kg, arī attiecīgi pretēji mēs varam samazināt devu. Ja strādājam ar mainīgās devas kartēm, tad mums obligāti jānorāda, kāda mums būs minimālā deva. Mums agregāts atļaus izsēt. Un kāda būs maksimālā. Tas ir svarīgi, ja gadījumā netīšām kartē ir kāda kļūda ieviesusies pie maksimālajām devām. Tad šādā veidā mēs varam nodrošināties, lai mēs neizkaisītu kaut kāds 45 tonnas hektāru. Un tas arī viss. Nosaukums, kategorija, tips, mērķa normas, ja strādājam manuālā variantā, palielinājums. Un, ja strādājam ar mainīgām devām, tad minimāla un maksimālā norma. Saglabājam. Atlasām mūsu izveidoto, kur mēs arī redzam normas, kas tas ir. Atlasām. Materiāls ir ļoti svarīgs arī priekš vāda atskaitēm, kas mums tagad ir gada beigās jāiesniedz dienestam. Un tādā veidā mēs varam parādīt, kurā brīdī kādu materiālu mēs esam izmantojuši, vai minerālu mēsli ar konkrētu nosaukumu, vai ķīmiju ar konkrētu nosaukumu, un tas mums ļoti atvieglo